Esmu Tomasa māma, Sintija. Es esmu Tomas tētis, Viesturs. Tomasam jau ir 14 gadi. Tomas piedzima 2011. gada 24. maijā, 2 dienas pēc manas dzimšanas dienas, tāpēc man tā bija dzimšanas dienas dāvana. Man tikko bija palikuši tikai 19 gadi. Dzīve mūs aiznesa ļoti ātri uz Angliju, kur mēs nodzīvojām 4 gadus. Tomasa attīstība bija nedaudz lēnāka par savu vecumu. Viņš klausījās, viņš nerunāja. Mums likās to, ka saistība ir ar to, ka viņam jūt 3 valodas. Mēs mājās runājām latviski, mums bija vairāki ārzemju draugi, kas runāja krieviski, un viņš vēl gāja angļu bērndārzā. Un tāpēc mums likās to, ka viņam vienkārši ir sajukušas 3 valodiņas, un tāpēc viņš nevar izteikties. Pēc 4 gadiem mēs nolēmām tomēr braukt uz mājām, uz Latviju. Un, kad atbraucām, Tomas sāka uzreiz iet latviešu bērndārzā. Viņam tad bija 5 gadi. Pirmo gadiņu mēs gājām turpat Jaunziemā, netālu no mājām, kuras arī pats strādāja par auklīti. Pēc gada mēs pārvācāmies uz Cernikavu, kur viņam jau bija pēdējais gads dārziņā, kur audzinātāji ieraudzīja tomēr, kad ir tāda attīstības traucējumi, tā kā ka viņš netiek vispār līdzi saviem vienaudžiem. Un tā kā bērndārzā bija klīniskais psihologs, viņam veica IQ testu. Un IQ testa rezultāti bija zemāki par normu. Mēs sākām iet pie visiem speciālistiem. Psihiatrs sākumā noteica diagnozi UHDS, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms. Un tad mēs domājam to, ka mēs bērndārzā paturēsim vēl 1 gadu, lai viņš attīstās un tomēr tiek uz skolu, bet mūs nosūtīja uz komisiju. Komisija pēc izpētes un pēc IQ testa rezultātiem pateica, ka viņam tomēr ir nepieciešama speciālā skola un nebūs nekāda jēga viņu paturēt vēl 1 gadu dārziņā. Tajā brīdī, kad es saņēmu to ziņu, tas bija liels trieciens, jo jebkurā gadījumā, kad piedzimst bērniņš, vienmēr šķiet to, ka viņš būs pats gudrākais, pats mīļākais, pats labākais, viss. Un tajā brīdī, saņemot to ziņu, dzīve pamainīja virzienu. Tas man bija pilnīgi kaut kas jauns, bet es vienmēr saku, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un mēs tikām fantastiskā skolā, kas ir Rīgas pirmā pamatskola attīstības centrs, un uzsākām jau septembrī mācības tur. Tā kā tas bija laiks, kad visu vēl nemeklēja Googlē, tas bija pilnīgi nezināma lieta, un es tajā brīdī kā mamma vadījos tikai un vienīgi pēc sajūtām. Es jūtu, kas bērnam ir vajadzīgs, un devu vienkārši bez nosacījuma mīlestību. Kā ir šobrīd, es esmu ļoti laimīga, ka man 33 gados jau ir 14 gadus vecs dēls, kurš ir ļoti patstāvīgs pats par sevi. Esmu ļoti gandarīta par mums, par to, ka mēs esam šo ceļu izgājuši, kopā audzinājuši un devuši viņam labāko, ko vien esam spējuši no sevis. No manas puses, kā 33 gadus vecam tēvam, kurš ir 14 gadus vecs puika un meita ir 9 gadi, liekas, ka diezgan dzīve ir izdevusies. Tā kā būs 40 gadi, principā, tad viņi jau... Viss jau laidīsim dzīvē. Mums visas durvis būs vaļā, kur citiem tikai viss sākas sēdēšana mājās. No manas skatījuma tas bija vispār pavisam savādāk, jo es arī, man liekas, ja agrāk būtu bijušas tādas diagnozes, pilnīgi iespējams, ka man arī tāda būtu bijusi, jo es pats arī sāku runāt diezgan vēlu. Man liekas, arī kaut kādus 5 gadus, vai es īsti neatminos kaut kā man tur stāstīja, bet es arī sāku runāt diezgan vēlu. Skolā man arī negāja diezgan viegli. Es pieļauju domu, ka diagnoze varētu mums būt stipri līdzīga, vienkārši tajā laikā nebija tādas diagnozes pieejamas. Noteikti tas, kas tur ģimeni kopā, ir bērni. Jo noteikti tad, kad piedzima Tomas, mēs zinājām uzreiz to, ka mēs gribam vēl 1 bērniņu. Mēs mēģinājām uzreiz, lai viņi augtu kopā. Bet tā kā Anglijā tas nesanāca, tas sanāca tad, kad mēs uzreiz atbraucām uz Latviju. Un tad piedzima māsa. Viņam ir autisma iezīmes un viegli garīgās attīstības traucējumi. Bet tas, kā viņš vienmēr ir izturējies pret māsu, ar to mīlestību un ar visu, un redzot to, es nevarētu šķirties un vienkārši izšķirt ģimeni tikai tāpēc, ka pirmkārt bērni ir kopā un bērniem ir vajadzīga gan mamma, gan tētis. Un tas arī droši vien ir tas stiprākais, kas tur kopā. Mēs esam ļoti daudz problēmām gājuši cauri, bet atskatoties uz visu, viss vienmēr ir atrisinājies, viss vienmēr ir piedots, izrunāts.
un vienkārši turpināts, jo bērni tā ir ļoti liela atbildība. Iedzīgas abas puses, noteikti tas ir tas, kas tur arī kopā to ģimeni. Es domāju tieši tāpat. Šķirties jau ir vienkārši, dzīvot kopā ir bišķi sarežģītāk, bet racionālāk daudz. Ģimenei vajag gan vīrišķo figūru, gan viņam vajag arī sievišķo figūru, kas ir diezgan nepieciešama dzīvē gan meitai, gan dēlam. Ja bērns piedzimst ar diagnozi, tad tas nenozīmē, ka viņš nav bērns. Viņš ir jāmīl tieši tāpat kā parasts bērns. Pilnīgi nekas nemainās, diagnoze vai nav diagnoze, pilnīgi absolūti nekas nemainās. Ja ir cilvēks kā tēvs vai māte kaut ko sāk domāt, ka diagnoze nozīmē, ka bērns ir ar kaut ko sliktāks, tad es domāju, ka ar viņiem pašiem nav kaut kas īsti riktīgi, jo bērns ir bērns. Tas ir viss. Un tur jāmēģina ieguldīt viņā visu, ko var, lai viņš varētu maksimāli sasniegt labāko dzīvē. Es uzskatu to, ka mēs kā cilvēki katrs esam savādāk, un katram ir kaut kādas dīvainības, atšķirības, un mēs katrs pasauli redzam savādāk. Vienkārši mums ir jāmācās mīlēt cilvēkus, kādi viņi ir, jo īpaši, ja tas ir tas, ko tu esi radījis. Katra problēma, ar kuru es saskaros, es vienmēr atskatos uz atpakaļ, cik ļoti daudzām problēmām, kārtojamām lietām, arī saistībā ar Tomas diagnozi, cik mēs neesam izgājuši ārstus, pārbaudes, terapijas. Tas iedod papildus uzdevumus dzīvē, un tāpēc es nekad nepadodos, tāpēc, ka es zinu to, ka es vienmēr ar visu esmu tikusi galā, un tas mani, kā sievieti, ar katru reizi rada tikai stiprāku mīlestību pret bērnu. Viens bērniņš mums ir ar traucējumiem, un otrs bērniņš ir pilnīgi normāls, bet es abus viņus vienmēr esmu mīlējusi vienādi. Un kā jauniem vecākiem, arī tas neietekmē nekādā veidā karjeras izaugsmi. Arī tas jādod spēku tomēr domāt par nākotni, un galvenais bērniem dot šobrīd labāko, ko mēs varam, un tajā pašā brīdī pašiem arī augt. 5. klasē sākās dizains un tehnoloģijas skolā, un viņi sāka darboties ar koku. Ar koka izgriešanām, kaut kādām veidošanām, un tā. Un katrs darbiņš, kuru viņš nesa mājās, vienkārši man šķita, kā 10, 11 gadus vecs bērns var no koka ar instrumentiem izgatavot tādas lietas. Un visu laiku bija kaut kādi veidojumi no kokiem, un pagājušajā gadā jau viņš nesa mums mājās krēslus, galdu. Tagad jaunākais, svaigākais ir, ko viņš atnesa mājās, ir kartupeļu stampiņa, medus karotīte, jau strādā uz virpas, un tas arī ir ļoti liels nosacījums par to, ka varbūt tev Dieviņš kaut ko nav iedevis līdz galam, bet tajā pašā brīdī tev ir fantastisks talants, ar kuru darboties tālāk dzīvē. Un noteikti arī mums tālākā izglītība būs ar šo kokapstrādi, darbmācību. Pieteiksimies Siva koledžā. Absolūti nekas ar to nebeidzas. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka skola ir fantastiska. Vienkārši to, ka mans bērns ir apčubināts no visām pusēm, un es zinu to, ka tā tam bija jābūt, un tā bija pareizā izvēle. Būtu bijis nepareizi, ja tomēr mēs viņu būtu ielikuši parastā skolā. Ļoti daudz bērniņu Latvijā, pasaulē ir ar šādām diagnozēm. Tas vienkārši iedod papildus pienākumus. Nekad to neesam uzpēruši vai kā sodu vai kā kaut ko, bet vienkārši tas dod vēl vairāk enerģijas virzīties uz priekšu, vairāk droši vien pievērsties tam bērnam, saprast arī apkārtējo pasauli, ka tā ir un ka tādi bērni ir. Es neredzu to kā apgrūtinājumu, jo tas bija mūsu pirmais bērns, un tas bija tas, ar ko mēs jau iemācījāmies. Tas bija vienkārši. Manā skatījumā tas ir bērns, un mēs nezinājām, kā ir savādāk, un tas bija tas, kas tas bija. Viņam patīk ļoti braukt ar traktoru, viņam ļoti patīk braukt ar mašīnu. Tas lietas patīk, un iemācījās vienkārši uz knipi sitienu vienreiz parādīja un aiziet. Kā savādāk skatīties, ja tev ir mājās bērniņš, kam tev vienkārši ir jāpieņem, kāds viņš ir, tev ir jāpieņem, cik daudz viņš var, un tas arī liek paskatīties apkārt uz cilvēkiem un neprasīt no cilvēkiem pārāk daudz, jo katram mums ir savas spējas, varēšana un katram ir savi talanti. Tas māca pieņemt pasauli un cilvēkus tādu, kādi viņi ir. Patiesībā tas stāsts ir jau, kad es biju stāvoklī ar Tomasu. Jau bija, tāpēc, ka es biju jauna mamma, es biju risku grupā, un man taisīja lielo analīzi, anamnēzi, ka man ņēma paraugus no augļūdeņiem. Bet tur uzrādījās, ka viss ir ok, jo parasti to pārbauda uz Dauna sindromu, bet analīzēs viss bija ok. Jā, savā ziņā arī
Tomas man piedzima 36 nedēļās, nevis 40. To ārsti vienmēr tā kā ir uzsvēruši un piefiksējuši. Un tad, kad mēs atbraucām atpakaļ uz Latviju, ātri paliku stāvoklī. Un ar meitiņu bija tā, ka aizgājām uz pirmo sonogrāfiju, un sonogrāfijā atklāja pārāk pa lielu kakla kroku no pieļaujamā, un atkal mani sūtīja uz anamnēzi ņemt augļūdeņus. Un analīze bija ok, bet visu grūtniecību es biju stingrā uzskaitē. Katru mēnesi mēs veicām sonogrāfijas, kas parasti vispār nav atbilstoši grūtniecībai, jo tā ir tikai pāris reizītes. Kad meitiņa piedzima, ārsti nesaprata, kā iepriekš varēja uzrādīties tāds rādījums par kakla kroku, jo bija pilnīgi vesels bērns. Un arī tajā brīdī, kad tas bija stāvokļi, protams, kad bija bailes par to, ka atkal kaut kas nevarētu būt kārtībā, jo ir jāveic tik daudz pārbaudes un tā. Bet jebkurā gadījumā mēs uzreiz zinājām to, ka mums būs 2 bērni, mums vajag komplektiņu, vēl jau labāk to, ka ir puika un meitene. Tas absolūti nekādi neapturēja no turpinājuma. Pat ja būtu kā būtu, mēs esam stipri. Ja mēs jaunībā varējām jau vienu audzināt līdz 4 gadu vecumam, tad tas nekādi neatturēja noteikti no otra bērniņa. Sanāks, kā sanāks. Bērns ir bērns. Bērns ir bērns. Viņš visu ļoti viegli uztver. Un tas arī droši vien ir tas, kas dod to stimulu kā mammai, to, ka vienkārši visu ļoti viegli uztver. Tā ir dzīve. Mums galvenais ir tas baudīt katru dienu, kāda viņa ir. Un jā, nedomāt ne par pagātni, ne par nākotni. Vienkārši dzīvojam šodienā. Piekrīt. Patiesībā sabiedrībā ļoti maz runā par šiem bērniem ar īpašajām vajadzībām. Arī skolu sistēma mums ir uztaisīta tā, ka mums tādu bērnu nav. Visas skolas taisa par normālām, cenšas ielikt sistēmā. Ko es gribētu, lai sabiedrība skatās to, ka pirmkārt bērns redz pasauli savādāk. Iespējams, viņš redz to vieglāk, un viņš nemaz nesaprot to, ka viņš ir atšķirīgs par vecākiem. Vienmēr esmu ļoti cienījusi tādus vecākus. Zinu to, ka tas nav viegli un ir vajadzīgs nenormāls spēks un izturība, lai turētu sevi rokās, arī brīžos, kad ir pārāk grūti. Un saprast, atkal teikšu par to, ka vienkārši, kad katrs var būt savādāks un vienkārši vieglāk. Vienkārši pieņemt visus vienā kopumā, tā kā mēs esam. Mēs visi kopā esam viens vesels. Sabiedrībai jāskatās savās ģimenēs iekšā, nevis jāskatās citās ģimenēs. Nav lieku reizi jāatgādina, kas ir un jāmāca, ko darīt ar kādiem bērniem, vai ko, jo viņiem bērni ir atšķirīgi, viņiem varbūt viņi ir savādāki, vai ko. Nav vienas ideālās formulas, ar ko var uzaudzināt bērnu, un tīpaši ar viegliem uzmanības traucējumiem. Tāpēc es domāju, ja sabiedrība vairāk pieturētos strādāt pie savām ģimenēm, nevis bāztu degunu svešās, tas būtu ideālākais variants. Es teikšu atklāti. Mums dzīve katru gadu ir iedevusi kādu ļoti lielu pārbaudījumu, kas noteikti ir varējis salauzt gan mūs, gan salauzt ģimeni. Vai es jūtos kā varone? Jā, jo vēl joprojām mēs esam kopā, mēs mīlam viens otru, un galvenais ir tas beznosacījuma mīlestība, lai kā arī būtu. Jā.